tā kā bija sākumā. Tas, kas mums ir tagad, tā jau vairs nav mīlestība. Vīriešiem nav šo zināšanu, arī mums sievietēm nav zināšanu par to, kā strādā seksualitāte. Jo ir tā ekspektācija, tā kā bija sākumā. Tikai tā skaitās mīlestība, tas, kas mums ir tagad, tā jau vairs nav, tā kā kur mani vairs negrib, tā nav mīlestība. Un, redzi, bet daba jau ir iekārtojusi tā, ka, ja mēs abi divi satiekamies, mums ir iekārta. Ja mēs tādā brīdī zinātu, kas būs tad, kad mēs apprecēsimies un tad, kad mums piedzims bērni, mēs taču neviens to nedarītu nekad. Un tas tā māte daba ir iekārtojusi, ka tur ir tas process, tas rozā brīļa periods, viņš ir speciāli izveidots, tā kā kāda miljona laikā, ka šitā tas notiek, ka jūs abi divi tik ļoti samīlaties un ir tā iekāra beigā. Lai mēs varētu radīt bērnus? Jā, lai mēs varētu radīt bērnus, jo pretējā gadījumā jau mēs neradītu. Un, piemēram, es pati piedzīvoju, man ir 3 bērni, 3,5. Un es piedzīvoju, kā tas ir, ka tev piedzimst pirmais bērns, pēc tam ilgu laiku domā, nē, otru, tā kā nē. Un tad paiet 2,5 gadi, un pēkšņi tu pamosties no rīta, un tavas smadzenes ir vienkārši klik. Es gribu bērniņu. Kā es gribu bērniņu? Ak, jēziņ. Un tad es uztaisu otro bērnu. Pēc otrā bērna es domāju, nē, vairāk es taču negribu. Atkal paiet 2,5 gadi, un no rīta tev pēkšņi smadzenes atkal ir, es gribu bērniņu, tas bija tik jauki. Un man vīrs tā, tu tiešām gribi, tu tiešām gribi. Es saku, jā, cik jauki. Nē, labi. Un tas ir arī tas process, kas mums tās smadzenes tā strādā. Jo, ja mums nenotiktu šis process, mēs diezgan vai gribētu vēl 3., 4. un 5. bērnu.